Tātad parādīsim, kādu autoru iegādāties zem 1000 eiro. Lai nav tā, ka visi bļaustās tur puveklis miskas, tas skaidrs, ka viņam ir defekti un visādas rūsas pazīmīgas. Tā kā šitāds auto ir pārdošanā Kārbajā 2007. gada divturīgs dīzels automāts. 2008. Tad 8. gadā nāca labākais spraustas, vai kas tur bija kaut ko mainīgs. Protams, tas ir facelifts. Facelift modeli Passat. Un, ja mēs ieliksim, teiksim, reklāmā meklētājā, paši paskatāties, attaisnēties esu, ieliekat Passats no 7. gada, neņems 8, bet no 7. gada. Bet vispār jāņem no 8. gadā viņi daudz dārgāk. Tā dārgāk. ir korektā, bet labi pieņemsim. Bet vai ne 8, tāpēc kā 8. gadā motors mainās viņiem. Tur ir jābūt, ja viņš būtu 6. vai 7. gadā, tad vienalga tur ir. 8. ir cits jau. Būsim pielaidīgāk, lai cilvēki zina, ka, nu, ok, ieliekam no 7. gada un automātiski ātrumkārba. Vairāk nevienu parametru neliekam. Un pirmais B6 parādās no 1150, 1200 eiro, pirmā mašīna. Mēs sev jādodam zem 1000 eiro. 995 eiro. Jā. Tā, nu, tu kā auto patbors parādi visus defektiņus, ko... Zin kā, tepat nav ko daudz rādīt. Viņš ir pa perimetru visu aprosējis. Bet, ja kurā gadījumā automobīlim ir derīga tehniskā apskate, ar kuru tur piedalīties satiksmē droši līdz marta mēnesim. Ja? Sliekšņi un tādas lietas viņas aprot, bet sapuļši viņi nav. Durvju ailes sapuļši nav. Mašīnai motors rūt ļoti labi. Nespārrats negraba nekas. Opcijas kā pārkošanas sensori strādā, ksenons strādā, klimats strādā. Starp citu, neviena kļūda panelī nedaļa. Un panelī neviena kļūda nedaļa. Un tālāk ir, kad kādiem mērķiem šī mašīna tiks izmantot. Šī mašīna netiks izmantot mērķim braukāt uz teātri. Cilvēks šīs mašīnas pērk kaut kādiem konkrētiem mērķiem. Viņš zina, ka viņš par 1000 nopērk mašīnu, viņš viņu neremontēs. Viņš pērk pusgadam, kamēr tā tehniskā apskata ir, viņš viņu nomauks un visu nometīs. Un viņu detaļās var nodot tāpatās par 670 eiro noteikti var pārdot. Tā kā... Labi, varbūt ne 607, bet pa 500 bet motors, cik tāds motors maksā, kā tev liekas? Nu, normāli strādājošs motors, tur stabili 500-600 viņš maksā. Nu, bet šitas ļoti labs motors iekšā. Jā, bet okay, tas jau pēc tam izjaucējis. Nu, bet tu, pa cik to mašīnu tev kāds atpirks? Ja motors strādā un kārba DSG normāla, ja, tad pa 500 tu tiešām to mašīnu pārdos. Tas nozīmē, ka tu būsi nobraucis pa 500 eirām pusgadu. Ja, tad tev būs mašīnas noma, nosauksim tā, zem 100 eiro mēnesi izmaksājusi. Nu, nekas nav jāgulda. Tāpēc ir ziemas riepas arī. Jā, un tev ir gan ziemas riepas, viss ir. Mašīņām šādi mēģi. Standarta defekti ar šitiem Passatiem. Nu, standarts viņam viss, nu kā tas, diemžēl, B6 ir viens no rūsējošākiem laikam Passatiem, kāds ir bijis. Jā, jo man viens paziņa, mēs kopā pirtī paramies, ja, viņš pilnīgi jaunu nopirka, un nebija neviena avārija, nekas, viņš nopirka jaunu, un pagājuši gadu atdeva metālūžos, 8. gadā nopirka. Nu, viņš nopuja tā, ka pilnībā nopuja. Nu? Jā, Passat viņai patīk papūt. Nu, piedarbināsim, paskatīsimies, kas mums notiek viņa. 472 000 nobrauc, pielic smuki, neviena kļūdiņa nedeg spidometrā. Navigācija, klimata kontrole. Nu, ja jaunais ekrāns touchscreens iekšā, ja? Nu, es saku, šitas ir no 8. gada uz augšu, un jau motors bija savādāk. Tur bija laikam, kas tāds bija spraustas, laikam mainījās, vai jā, kas tur mainījās. Tad kondicionieris. Nu, ja kondicionieris strādā šitajā, tad jau tā mašīna ir savus 600 eiro vērta. Ne 600, bet 1000 eiro, kā ieslēgt visums. Tā. Klausās, tā izskatās, ka kandiška strādā kondicionieris. Strādā. Kondicionieris strādā. Tā kā no jau liels plus, ka mašīna par 1000 eiro ar strādājošu kondicionieru. Tad cik mums vajag notestēt auto parkošanās pogu? Es esmu mēģinājis. Var pamēģināt patestēt. Interespēc jau būtu par... Lec pie stūras pamēģinām. Davai, lec pa balā, kāpēc es to papilnēšu, šim testēju. Davai. Šito reāli kā lazaskapī. Tā, notestēsim auto parkošanās. Tā, nesprādzēsimies, tāpēc, kad mēs te pastāviem. Tā, es pat nezinu, kā viņu ieslēgt. Es zinu, ka Mersim tu brauc ieslēdz pagriezienu gaismu. Nu, kaut kā tā viņš arī, jā. Meklē vietu, kur noparkoties. Nu, kā es tad? Pēc cik viņš iedegās tikko? No. Reku, tagad viņš ir parkasist. Viņš jau rāda jābrauc uz priekšu. Viņš tā rāda, kas jādara, brauc uz priekšu. Braucam. Iestādzam pagriezienu varbūt. Nu, Viņš valstī brīvvieta parādīja. Brīvvieta.
Pagaida. Pārkas tas tad finišēd. Pagaidām, viņš pat nebija sācis, ko viņš tad finišēja. Pabrauksim uz atpakaļ, vēlreiz uzskatēsim. Ok, iespējams, mēs nemākam kārtīgi lietot, ja mēs vienkārši normāli. Bet ja kurā gadījumā mašīna pati funkcionē, viņa tā opcija tagad... Jā, viņš reku lasa. Jo tad viņa bija iemācies, tad viņu varēja izmantot. Un cik mašīnās viņš bijis, es nekad neesmu izmantojis. Tad viņš brauc. Nē, mums vajag vispār pie normāla situācijas, vajag atrast tādu vietu. Zin, ka izdarām izbrauksim vēlreiz no jauna. No šeienes sākam. Iesaist pagrieziem, man liekas, tā. Jā, pagrieziem vajag ieslēgt. Un meklējam vietiņu. Nav, skatās, nav. Nē, kaut ko mēs tur nemākam saslēgt viņai pareizi. Reku mašīna stāv. Vo? Reku mēs tad skatīties. Reku gan mēs notestēsim, plītāsim. Mūsu parkošanās tā ieslēdzam P burtiņu. Pabrauksim mašīnā garām, noteikti jāsaprot, ka mēs esam mašīnā garām. Ieslēdzam pagriezienu rādītāju, virzienu rādītāju. Viņš kur tagad nolasa. Viņš tagad brauc priekš. Strādā, skatās. E-revers, lai es atpakaļ gaitā, nu? Ew, paskaties, pa 995 eiro. Lūdzu. Jezu, svētā. Paskaties. Pa 995 eiro mašīna pati parkojās. Jo. Nu, vo? Tā kā jā, mašīna parkošanās asistents strādā. Un mēmākais aparāts. Tā kā, jā, kad jūs pērkat mašīnu pa 995 eiro, nevajag no viņam sagaidīt, ka viņi būs tur wow, iespējīgi, kad atbrauksiet mājās, visi tur iznāks ārā karstu laidīs, tur kādu aparātu nopircis mēmāku, un, protams, uz Essentials La Roca arī neizripinās. Tu nebūs pirmais pīpars pie durvām. Bet, ja tev vajag vienkārši pārvietoties pa darbiem, iemest kaut kāds cementu maisu, vai, ja tev mājās, pieņemsim, tiek taisīt kaut kādu remontu vai stojku taisa, ideāls aparāts nopērt šitādi, nomots izstrādā visu un pēc tam ar visu metālu ar mājas atkritumiem visiem nodoviņu. Tāpat pa 500 eiro dabūs un es pat domāju, ka šit aparāts kāds tur iegādātos, kuram interesē kaut kāds detaļas. Tāpat tas ekrāniņš maksā 150 gan jau eiro. Klimata kontrole te jau tādā ziņā visi darbojoši. Tā kā jā, ņemat pa labu šitādu video un ieliekat, protams, laikus, visu sadariet. Čau! Super!